Man ir patiesi prieks dalīties savā pieredzē un būt dažādās izglītības iestādēs visā Latvijā jau daudzu gadu garumā. Man ir bijis tā iespēja strādāt jau sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm, līdz pat augstākās izglītības iestādēm un dažādiem mācību centriem. Un es priecāšos būt arī jūsu izglītības iestādē, ja jūs mani uzaicināsiet. Es piedāvāju vadīt seminārus un darbnīcas un meistarklases par dažādām tēmām, bet vēlos jūs lūgt uzklausīt mazu atsauksmi, taču ļoti būtiskas pārdomas par kādu no ļoti brīnišķām Latvijas skolām, šajā gadījumā Ķeguma pamatskolu, kuras direktori dalās savā pieredzē, kā veiksmes stāstā par to, kā mums ir izdevusies sadarbība, vadot manu semināru stresa vadība un efektīva komunikācija izglītības iestādē šīs skolas pedagogiem. Man bija ļoti svarīgi pedagogiem, ne tikai pedagoģiskās padomes sēdēt, stāstīt par aktualitātēm mācību gadā, bet iedot arī viņiem kā personībām, kā cilvēkiem kaut kādu instrumentu, kā šo mācību gadu aizvadīt cieņpilnāk, mierīgāk un veselīgāk. Pagājušajā mācību gadā maijā un jūnijā man notika individuālās sarunas ar darbiniekiem, un vairāk no viņiem tieši minēja to, ka viņus satrauc šīs situācijas skolā, kas bieži vien izraisa tādu diezgan lielu stresa līmeni viņos. Daži skolotāji minēja arī izdegšanas risku, ka viņiem ir bail, ka viņi tiešām varētu arī izdegt. Un arī teica, ka ļoti gribētu nodarbību, kas būtu saistīta varbūt ar tādiem praktiskiem paņēmieniem, kā ikdienā pašam sev palīdzēt. Ļoti jauki, ka tas bija diezgan sabalansēti teorētiskā daļa ar praktiskajām nodarbībām, jo tas, ko mēs teorētiski dzirdam, nevienmēr mēs praktiski pielietojam dzīvē, bet mēs arī nodarbības laikā paši elpojām, paši veicām šos vingrinājumus, paši mēģinājām saprast, kurš no vingrinājumiem varbūt manam konkrēti ķermenim ir atbilstošāks, kurš varbūt ir pārāk intensīvs vēl pašreizējā brīdī. Tad tas balans, arī tas, ka piemēri, kurus minēja lektors, ir ļoti tādi ikdienišķi un visiem sastopami. Mēs zinām, par ko runā, un mēs saprotam, mēs varam iedomāties sevi tajā situācijā. Es domāju, ka šādas nodarbības varētu atkārtot arī mācību gadu vidū un mācību gadam beidzoties, jo par šīm lietām runāt nekad nav par daudz. Viennozīmīgi šāda nodarbība pedagogiem īpaši ir nepieciešama, lai tiešām parūpētos par sevi un lai mēs varētu mierīgi, produktīvi un cieņpilni arī attiekties gan vienam pret otru, gan arī pret skolēniem un vispār, pavadīt šo mācību gadu. Es priecāšos tikties arī ar jums, ja jūs mani uzaicināsiet uz savu izglītības iestādi, un ja jūs vēlaties jau tuvākajā laikā pieteikt vizīti, tad es iesaku rakstīt uz manu e-pasta adresi indars.kragis@gmail.com. Uz tikšanos!